Viesnīcā viņi paēda, un pēc tam Paspartū teica saimniekam, ka vajag nopirkt ieročus. Vilcienam var uzbrukt indiāņi. Misters Fogs neuztraucās par indiāņu uzbrukumu. Viņš nedomāja, ka viņiem vajag ieročus. Tomēr Fogs ļāva sulainim darīt tā, kā viņš grib. Pēc tam Phileas Fogs un Auda gāja uz Britu vēstniecību, lai Fogam pasē iespiestu zīmogu. Bet pa ceļam viņi satika misteru Fiksu. Policists tēloja, ka viņš ir pārsteigts. Vai tiešām viņi brauc ar vienu un to pašu kuģi pāri visam Klusajam okeānam un nereizi nesatikās uz klāja? Pārsteidzoši. Man vajag atgriezties Anglijā. Man tur ir darīšanas, Fiks teica. Es būšu ļoti pateicīgs, ja atļausiet turpināt braucienu kopā ar jums. Brīnišķīgi, misters Fogs pieklājīgi atbildēja. Fiks negribēja ne uz mirkli pazaudēt Fogu no acīm. Tāpēc viņš devās Fogam un Audai līdzi uz vēstniecību. Vilciens izbrauca no San Francisco stacijas precīzi pēc grafika. 8 vakarā vagonā ienāca vilciena pavadonis un dažu minūšu laikā pārvērta vagonu par īstu guļamistabu. Viņš pārveidoja pasažieru sēdvietas par ērtām gultām. No svešām acīm tās aizsedza biezi aizkari. Naktī vilciens šķērsoja Kaliforniju un 9 no rīta sasniedza Nevadu. Tur vilciens uz 20 minūtēm apstājās, un pasažieri paēda brokastis. Pēc tam viņi turpināja ceļu. Vilciens brauca cauri prērijai. Pa logu ceļotāji redzēja plašu līdzenumu. Reizēm viņi redzēja bizonus. Vakarā liels bizonu bars, 10 vai 12 tūkstoši dzīvnieku, aizšķērsoja vilcienam ceļu. Vilciens apstājās un ilgi gaidīja, kamēr viss bizonu bars pārgāja pāri sliedēm. 3 diennaktīs vilciens nobrauca 1380 jūdzes.